Sveiki vēlreiz visiem, kas ir klātienē. Prieks jūs redzēt arī tik daudz šeit esam. Un sveiki visiem, kas skatās tiešraidē arī šo daļu. Tad mēs turpināsim ar diskusiju un sākšu ar to, ka iepazīstināšu ar visiem diskusijas vadītājiem, dalībniekiem. Romāns Grišājos, Groglās, finanšu vadītājs un valdes loceklis. Karina Lindava, Svetbank Latvija valdes locekli, finanšu noziegumu novēršanas pārvaldes vadītāja. Gundars Bērziņš, profesors, Latvijas universitātes rektors. Un Kaspars Šenvalds, Nordic Homes līdzīpašnieks, arī valdes priekšsēdētājs. Tad sāksim ar tādu ievadu jautājumu. Mēs šodien daudz runājām par tiem riskiem, par nenoteiktību, bet varbūt katrs no jums var īsi padalīties ar tādu un pateikt vienu, jūsuprāt, būtisku nenoteiktības radītu risku, kas ir parādījies tieši pēdējo pāris gadu laikā. Jā, paldies par šo jautājumu. Pēdējo gadu laikā, ja man jāmin viens tādā ļoti faktiski tradicionālā nozarē kā izglītība, tad tas ir mākslīgais intelekts, kas ir ienesis ļoti, ļoti būtiskas izmaiņas pašā procesā no vienas viedokļa, no zināšanu validācijas procesā no otra viedokļa, otra tāda procesa, kas jāveic universitātēm. Es teiktu, jā, mākslīgais intelekts piespiež mainīt ļoti daudzas lietas, ko agrāk mēs uzskatījām par stabilām un vispār pieņemtām. Romāna. Mēs šodien runājam par ļoti daudziem riskiem, bet droši vien es sakombinēšu divus kopā. Tas ir geoekonomiskais risks, jā, kas nav tikai par robežām, bet ir par to, kas nāk tālāk ar jebkuru no mūsu lēmuma un kuru īstermiņā vadīt var, bet visvairāk šeit spēlē ilgtermiņa uzņēmuma spēle. Karina, jā. Jā, divus var. Nu var. Jā, es domāju, viena būtiska dimensija, kas mainās nenoteiktības laikā un ātru pārmaiņu laikā, ir tas, ka uzņēmēji saskarās ar vajadzību pārskatīt savus piegādes ķēdes, varbūt vajadzība meklēt jaunus sadarbības partnerus, jaunus klientus, iet jaunos tirgos un tam līdzīgi. Tā kā šis piegāžu ķēžu risks vai dimensija ir viena. Un tad, protams, ka vērtējot tos jaunos piegādātājus vai geogrāfijas, bieži vien tiek uzsvars likts uz izmaksām, uz loģistiku, uz preču kvalitāti, standartiem un tam līdzīgi. Bet ir divas lietas, par ko nevienmēr tiek padomāts. Tad viens ir krāpšanas risks šajā procesā, kas ir ļoti būtisks, un otrs ir sankciju risks. Ja mēs runājam par krāpšanas risku, tad ļoti daudz jau atskanēja no CERTA prezentācijas, ka krāpšana ir numur 1. Tas nav varbūt nekas jauns, bet tas, kas ir mainījies, ka mūsu darbībām kļūstot arvien digitalizētākām, it īpaši pēc Covid, arvien vairāk biznesa lietas tiek kārtotas digitāli, attālināti un tam līdzīgi. Papildus attīstoties mākslīgam intelektam, tehnoloģijām, šis krāpšanas risks un krāpnieku aktivitātes viņas ir pieaugušas eksponenciāli. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi ņemt to vērā un domāt par šo dimensiju. Savukārt par sankciju risku runājot, tad, protams, ka var teikt, ka bankām ir jānodrošina šis sankciju riska pārvaldība. Protams, tas tā ir. Bet ir ļoti būtiski arī uzņēmējiem par to domāt, jo ne tikai bankas var tikt sodītas par to, ja netiek ievērot kaut kādi sankciju aspekti, bet arī uzņēmēji var saņemt milzīgus sodus un praksē mēs redzam, ka tas tā arī notiek un, protams, ka tiek ietekmēta arī reputācija. Un tā kā tu minēji par pēdējo laiku, tad, protams, ka pēc 2022. gada šie sankciju riski ir eksponenciāli palielinājušies dēļ Krievijas sankcijām. Paldies. Paldies. Es varbūt pavisam divus vārdus par Nordic Homes, jo mēs esam tāds mazāk zināms. Mēs šobrīd esam nekustamā īpašuma attīstītājs Vācijā ar savu rūpnīcu Latvijā un savu arhitektu biroju Latvijā. Un rūpnīcā mēs ražojam karkas ēkas, modulārās un tikai daudz dzīvokļu ēkas, kas ir kaut kas tāds, ko pārējie šeit Latvijā nedara, un koku karkas parasti asociē ar kaut ko mazstāvu. Mēs ejam tā, teiksim, augstākā līmenī. Un no manas puses tas vislielākā nenoteiktība īpaši pēdējos 5 gadus ir klients, ko tu arī pieminēji, sadarbības partneri, jo strādājot eksporta tirgū, faktiski tās izmaiņas viņu ekonomikā, viņu finansēšanas politikā, viņu
piegāžu ķēdēs, tās ļoti atsaucās uz ražotnēm Latvijā. Un, ja tu nevari viņas kontrolēt un šo risku kaut kādā veidā aizvietot, tad faktiski tas klients ir tava būtiskākā tā vājā vieta. Un mūsu biznesā ir interesanti, jo nekustamā īpašuma attīstība ir ļoti projekta ciklisks bizness, bet ražotne ir faktiski tāds bizness, kur tev jānodrošina viss vienmēr stabili. Un tad kā šo te caur klienta prizmu, kā tu var nodrošināt šo te mainīgumu uz stabilitāti? Jā, mēs šodien runājām arī par to nenoteiktību, un faktiski tas liek domāt un tādu, iespējams, retorisks jautājums, bet vai vispār mums tādu pēdējo 30 gadu laikā ir bijusi tāda stabilitāte, tā kā noteiktība? Ir bijuši posmi, kuros kaut kas ir bijis stabili, un varbūt ir kaut kas, ko mēs esam varējuši mācīties no tā laika un paņemt. Es esmu mazliet par jaunu šim jautājumam. Es atvainojos. Es varu par 5 gadiem runāt, jā. Gunder. Jā, iedeva vecākajam. Paldies par novērtējumu. Bet vispirms, lai atbildētu šo jautājumu, mēs droši vien jānošķir divas lietas – nenoteiktība no riska. Un tās ir divas dažādi definējamas lietas. Nenoteiktība ir situācija, kurā mēs nezinām varbūtības vispār. Pēc idejas mēs nevaram noteikt, kas notiks nemaz, un nevaram aprēķināt varbūtību. Risks ir savukārt situācija, kurā mēs varam aprēķināt varbūtību, ka tas notiks. Un, ja mēs saprotam šīs divas lietas, tad mūsu to stabilitāti skatāmies kā uz, bija riski, bet viņi bija rēķināmi. Tad šobrīd nenoteiktība mēs saprotam to, ka iepriekšējā periodā, šajos 30 gados, mums salīdzinoši, kopš Latvija bija neatkarīga, mēs nepārtraukti strādājām ar Eiropas Savienību, ar NATO, lai konceptuāli mazinātu šo nenoteiktību un viņu pārvērstu varbūtībās. Un es domāju, ka mums salīdzinoši labi tas izdevās. Mēs domāju, ka šobrīd mēs dzīvojam būtiski lielākā nenoteiktībā nekā tas ir šobrīd, un iemesls tam ir, pirms tam bija pilnīgi skaidrs, kas notiek pasaulē. Bija labie, sliktie, pareizie, nepareizie. Šobrīd tas multipolārais pasaules stāvoklis, ko jau Sārta kungs pieminēja, ir radījis situāciju, kad vairāk spēlētāji var radīt tādus efektus, kurus mēs nevaram paredzēt. Un tas ir tas, kas ir mainījies pēc idejas, jo vairāk spēlētāji ar lielu spēku ienāk sistēmā, jo sistēma paliek nenoteikta. Jo katram individuālam sabiedrības loceklim ir iespēja izteikt pilnīgi jebkādu viedokli par jebko, un viņam ir viedoklis, viņš viņu var paust jebkurā brīdī no jebkuras vietas. Tas nozīmē, ka informācijas kontrolas sistēmas ir kļuvušas būtiski mazākas. Līdz ar to mēs dzīvojam daudz lielākā informācijas plūsmā, kas rada nenoteikti. Mēs dzīvojam daudzpolārā pasaulē, kas rada faktiski nespēju prognozēt. Jo, kā jūs zināt, no matemātikas trīs objektu savstarpējā miedarbu daudz grūtāk prognozējam nekā 2 objektu. Un, ja mēs vairāk objektu tagad rada šo nenoteiktību, mēs arī mēģinām viņu strādāt. Ko darīt pēc tam, mēs droši vien runāsim vēlāk. Jā, Roman, vai tev ir kāds komentārs? Es varu pārņemt to jaunatnes versiju, ja tā var noteikt. Es visu šo ieliktu perspektīvā. Perspektīvā, kas notiek pa nakti, pa nedēļu, pa mēnesi, pa 2 mēnešiem vai pa gadu. Aplakosimies, kas bija 20. gads, iepriekš, 97. un tā tālāk. Un tad viens liels efekts ietekmē lielas lietas uz priekšu, un tad mēs sākam, mums tur reize 2 gados, 3, 5 bija kaut kas liels, un pēc tam tas bija viss tā kā sniega bumba, un tad viss notiek. Jā, lēmumi pieņemti, notikumi ir šādi un tādi. Ja mēs lūkojamies no tuvas perspektīvas šodien, kas būs pēc nedēļas, kas lēmums tiks pieņems, kā tas mainīs, kāda būs emocija, ja? Un tās īstermiņa, ilgtermiņa. Un tad tas viss ir perspektīva. Un tad es to nenoteiktības vilni gribētu pārvest par konstantu pārmaiņu. Un tad kādā veidā mēs ejam cauri šim pārmaiņam un kā mēs varam vadīt savu biznesu caur šim pārmaiņam, jā, lai tā sasniegtu rezultātus. Vai dzīves, vai arī valsts un ekonomiku.
Jā, nu es par to, ka katra pieredze, un es domāju, ir lietas, ko mēs varam, protams, mainīties un kas paliek nemainīgas. Un runājot par stratēģiju, nu kādreiz klasiski arī tur bija 5 gada stratēģija, vai ne? Šodien tas mainās, un mēs dzirdam, ka tās lietas kļūst ātrākas, bet droši vien ir arī lietas, kas nemainās. Bet tad, turpinot par to mainīgo, varbūt no tādas vadītāja perspektīvas, kā tas ir pieņemt lēmumu, kā arī jūs paši jūtaties, pieņemot lēmumus brīžos, nu, ka tā informācija iespējams ir nepilnīga vai mainīga? Mans viedoklis ir tāds, ka pirmkārt jāpieņem lēmums, tas ir vislabākais lēmums, bet galvenais ir nevis nenoteiktība, noteiktība, informācija, neinformācija, bet tu nedrīkst būt strupceļā, ka tev ir šis lēmums jāpieņem. Un tev kā vadītājiem ir vienmēr jābūt šai alternatīvai. Un ja tu esi tajā pozīcijā, nu, no manas skatu punkta, ka tu esi rūpnīca, tev vajag darbu, tev ir jāpieņem klients, jo citādāk tev nav naudas plūsma, tu nevar izmaksāt algas, un tas ir vissliktākais brīdis. Tātad tev kā vadītājiem visu laiku ir jābūt ar šo te alternatīvu un nenonākt pozīcijā, ka tev ir vai tas, vai nekā. Jā, kādas citiem pieredzes un sajūtas? Jūs visi esat vadītāji un droši vien šos lēmumus pieņemat. Jā, es varbūt papildinot, es piekrītu, ka ir jābūt alternatīvām, un tās alternatīvas bieži vien var izvērtēt pēc tādiem varbūt diezgan vienkāršiem parametriem, tad, ja nav laiks un nav pietiekams informācijas. Kādas ir tās alternatīvas, ko tas uzņēmumam maksās? Tad tas ir pirmkārt, kādas investīcijas vai izmaksas tas radīs. Un otrā pusē savukārt, kādi ir riski, ja, teiksim, vai ejot vienu ceļu, tie riski eksponenciāli palielinās, un ilgtermiņā tas uzņēmumam var izmaksāt daudz dārgāk, un tad ir vērts, teiksim, ieguldīt, ja, vai pretēji. Teiksim, ja tie riski varbūt nav lieli, tad tās investīcijas varbūt nav nepieciešams tādas veikt. Tā kā tur ir jāizvērtē abas divas puses, ko uzņēmums investēs vai iegūs, darot vienu lietu, vai savukārt pretēji kādus riskus uzņēmums tad uzņemsies, ko tas nozīmē īstermiņā un ko tas nozīmē arī ilgtermiņā. Jā, tur runā par apetīti. Ja? Kāda ir uzņēmuma apetīti? Jo tā jau iziet cauri, uz kādiem riskiem es skatos. Ja? Startupiem tā ir viena apetīte, ja? Kaut kādiem lielākajiem uzņēmumiem, kur jau ir 20 gadus, ir tur, kur viņi ir citi riski. Ja? Viņi pavisam savādāk skatās uz šo bildi. Nozares arī mazliet atšķirās. Jā, bet ja mēs runājam par tiem datiem, tad, nezinu, vai jums bija kādreiz situācija, kad jums bija absolūti visi dati, tās 100% ejam uz priekšu un visu zinām līdz pēdējiem? Droši vien ne. Mēs vienmēr uzņemamies arī šo risku, kad uz nepilniem datiem tiek pieņems lēmums, ja viņi ir maksimāli tādi, uz kuriem es varu iet uz šo risku, galvenais to apzināties, ja, un ejot cauri, skatīties, kā šo risku var mitigēt un skatīties alternatīvas. Tas ir, vai tas ir izdzīvošanas risks, jā, vai es varu samaksāt algas, tad te ir jau likviditātes jautājumi. Jā. Banks, par ko bija runā arī prezentācijas ievadā, jā, vai te ir kaut kādi opportunity kosti, ja alternatīvas izmaksas, ja es šo nedarīšu, tad kas būs, varbūt labāk šo izdarīt. Vai tieši otrādāk, tas ir risks, kurš var pavērt uzņēmumu iespējas. Izmantojam šo risku un pārvēršam to par iespējumu ilgtermiņā. Ko mēs būsim pārāk, ja citi šo nedara? Jā, Gundar. Es gribēju tikai piebilst, ka mums vajadzētu saprast to savu domāšanas un to modeli, ka mēs strādājam ar nenoteiktību. Un tas domāšanas modelis var būt dažāds. Kā jūs jau minējāt, šis ir viens veids, ka mēs skatāmies uz alternatīvām, bet tāds, ja mēs viņu vēl vispārinām šo pieeju, tad man patīk viens modelis, kurā mēs optimizējam izvēļu brīvību. Kad tu strādā šajā situācijā, pie augstas nenoteiktības, tu visu laiku domā, kā maksimizēt nākošā solī esošo izvēļu skaitu. Un tas angliski tas ir tas decision space. Tu nekad nenonāc situācijā, kur tev nav izvēļu. Un ja tu šādi uz to skaties, tad principā var pateikt, mans lēmums bija pareizs, ja man izvēļu skaits pēc šī ir pieaudzis. Jo vissliktākais ir, ka banka atnāk un saka, ar šo mēs arī beidzam. Un
tas nozīmē, ka tu esi nonācis situācijā, ka tev vairāk nav izvēļu. Un šī ir tāda viena pieeja, kā domāt šajos scenāriju pieejā, kurš scenārijs ir labāks. Bet es domāju, tas vairāk ir tāds domāšanas veids. Un tas ļoti strādā šajā ļoti augstu nenoteiktības apstākļos. Tas vienkāršo šo lēmumu pieņemšanu, ja mēs tā varam domāt. Bet vēl, ko es gribēju teikt par nenoteiktību un ilgtermiņu tādu domāšanu, mums tiešām nekad nebūs pilna informācija. Otrs princips ir pieņemts lēmums vienmēr labāk, pat viņš nav pilnīgs, viņš ir labāks nekā nepieņemts. Un tas ir pierādījis vairākos pētījumos. Pētījumos tas ir pierādījis labāk, lai ir pat slikts vai daļēji slikts lēmums, nekā ja lēmumu nav vispār, jo mēs jebkurā brīdī tad kustamies uz priekšu. Un tas ir tāds vēl viens princips, ko būtu jāpieņem. Nepieņems lēmums faktiski arī lēmums. Un pēdējais, ko es gribētu par šo teikt, ir, ja mēs nezinām, kas notiks, kā mēs daram. Mēs parasti, kā cilvēki, un arī uzņēmumi to dara apmēram tādā veidā, mēs audzējam kapacitātes. Un ko tas nozīmē? Es, piemēram, skatos uz studentiem, es saku, kāpēc jūs nākat mācīties universitātē? Mēs gribam iegūt izvēles brīvību, un mēs gribam būt vērtīgāki un ar kaut ko atšķirties no tiem, kas varbūt neiet mācīties. Un ko viņi faktiski dara? Viņi maksimizē savas nākotnes izvēles. Un tas principā izriet no vienas skaistas teorijas, kas saucās biznesa stratēģijas, viens no Portera faktiski definētajām, kas ļoti vienkārši. Vai tu ar kaut ko atšķiries, un šī gadījumā ar spēju darīt to, ko citi nevar, vai tu esi lēts. Un tev nav divas izvēles, vai tu esi kaut ko atšķirīgs, vai tu esi lēts. Un jautājums ir, kurā brīdī, kā mēs maksimējam šajā augstajā nenoteiktajā mūsu unikalitāti. Kura būs vajadzīga nākošajos etapos. Un ja mēs to varam pateikt, tad tas ir ļoti labi. Otrs variants, ko mēs varam maksimizēt, faktiski minimizēt izmaksas. Minimizēt izmaksas. Un kas tagad pēc būtības notiek? Ja mēs paskatāmies konferencēs, ja šādu konferenci uztaisītu startupiem, tad startup vidē tāds fenomens, kas ir pēdējā gadā noticis, netiek finansēta, neinteresē nevienam uzņēmumam, kurā ir vairāk kā 5-6 darbinieki. Kāpēc? Tāpēc, ka viņus nevarēs mērogot. Tieši no tādas mērogošanas koncepcijas, tev ir maz darbinieki, viņi maksimāli izmanto mākslīgo intelektu, un ja viņi to māca darīt mazā cilvēku sastāvā, tas nozīmē, ka tur būs kaut kāds milzīgs mērogamības iespējas. Tas nozīmē, ka ir vērts viņos investēt, un viņam nebūs tik milzīgas izmaksas. Tagad, mēs investējam, atnāk viens un saka, man vajadzēs 200 cilvēku uzņēmumu, un mums vajag šāds un šāds būs mūsu biznesa modelis, tad saka, super, bet tas nav pie mums. Es runāju par venture kapitalistu pieeju šobrīd. Un tas ir tas, kas ir mainījies. Bet lūdzu citam kādu. Jā, kāda vēl ir viedokļi par to? Un Romāns liekas, gribēja papildināt. Man mazliet aizskaras viena lieta par teoriju. Ja? Maksimizēt izvēles. Ko dariet, ja to izvēļu ir pa daudz? Ja? Ja jums uz galda ir 25 izvēles, ja? Un katru jāpanalizēt, jādabū datus. Jā. Jārodam bilanci. Ja, es domāju, tas ir visiem uzņēmējiem un vadītājiem, kuri skatās. Izvēles jābūt, bet nav jābūt miljonus, nav jābūt simtiem, jābūt nelieliem filtriem, lai to visu spēt safokusēties. Ja, jo fokus mums virza uz rezultātu. Ja. Tas, kāpēc mēs esam unikāli, maksimizēt kaut ko īpašo. Ja, vai tas ir niša, ko mēs varam saražot, kādu pievienotu vērtību varam dot produktam vai servisam. Jā, tas ir tas, uz ko mēs varam augt, protams, ar dažādām izvēlēm, dažādos riska scenarijos. Jā, ir arī mums iepriekš iesūtīti jautājumi, te kopumā uz kādām 5 A4 lapām, bet piemērojot tos, kas tā kā iedarās un par ko mēs arī varētu runāt, viens no jautājumiem man likās interesanti, ir arī saistīts ar to,
Kā veiksmīgāk tad izveikt šo analīzi saistībā ar ģeopolitiku un kā piemērot to lēmumiem? Vai arī tur ir kādas metodas, vai tas ir vienkārši sajūta, tie ir dati, jo kaut ko mums šodien iezīmēja Sārta kungs, bet līdz galam saprast, un tas droši vien ietekmē uzņēmumus, kas strādā vairākās geogrāfijās un kam ir arī Groglās gadījumā tie ir ļoti daudz eksporta tirgi, bet arī, kas pēc minēja, tie ir ārvalstu partneri. Kā saprast, kā vērtēt, kā tas varētu ietekmēt un kā rīkoties? Kaut ko vienmēr var pateikt. Tā lieta, es ļoti plaši strādāju Vācijā, faktiski 95% no tā, ko es daru, ir Vācijā, un Vācijā tā lielākā problēma bija, kad joprojām mūs uzskata par trešo valsti, un tas ir ļoti jāpārvar. Arī, teiksim, tas veiksmes stāsts, kas mums ir bijis, ir tas, ka tev ir jāatrod īstie partneri. Kad faktiski tev ir riski, ko tu vienkārši nespēji analizēt, tev nav datu, jo tu neesi tajā tirgu. Un tev ir jāatrod tas partneris, kas ir no tirgus, kas ir vietējais vācietis, viņš ir vecāka gadu gājuma, viņam vairāk uzticās, un tad tu vari palikt ēnā, kaut gan tu faktiski ļoti daudz ko dari. Tas tāds viena atbilde. Un par materiāliem varbūt tā kā būvniecībā ļoti smags jautājums vienmēr ir materiāla cenas un materiāla cenu inflācija, un arī šobrīd mēs to redzam. Ja kāds vēl nezina, tad aprīļa jau ir tur plus 10, 15, maijā ir nākamais plus, un, protams, zinām, kāpēc. Tad tur atkal ir tā problēma, kad, ja tu nekontrolē vertikāli savu to ķēdi, tad tu nespēji arī šīs cenas pārnest, jo tev ir ļoti liels spiediens no apakšas, tur tās pašas flīzes, es tā ļoti ģeneralizēšu, metāla elementi un vispārējais, un faktiski tu vienmēr kā ražotājs esi pa vidu, un tev nav iespējams šīs cenas pārnest tālāk, jo faktiski otrā pusē, ja tavs klients ir tāds, ar ko tev bija piespiedu kārtā jāstrādā, lai būtu ko darīt, tad tu ar viņu arī nevarēsi sarunāt par izmaiņām, par kaut kādām tādām lietām. Jā. Un kas tad ir tie lēmumi? Varbūt ir kaut kāds brīdis, kurā jūs vienkārši tad arī saprotat, tad nav vērts? Un tev ir jākļūst mazliet sūcīgam, un tev ir vienkārši jāpasaka, sorry, ir vai šis, vai mēs vienkārši to nevaram izdarīt, ir īpaši būvniecībā. Un tā problēma būvniecībā, ka ja tu esi tāds mazliet mierīgāks, mazliet tāds saprotošāks, nevis ar tādu ļoti lielu enerģiju, tad tevi arī noēda. Tu neko nevar sarunāt, kad tur nav mediācija, tur ir tāds darbojamies un tad izdaram. Roman. Jā, turpinot uzņēmuma formatu, mēs droši vien esam tikai eksporta uzņēmums. Jā, mums Latvijā ir vairāk mecenāt projekti ar mūsu lokālajiem muzejiem, jā, ka mēs gribam to sniegt un piedāvāt, bet mums ir 50 valstis, kur mēs operējam, jā, visi kontinenti, un tad mūsu tās geopolitiskais, geoekonomiskais riks ir iekšā DNA no pašiem pirmsākumiem, jā. Protams, kad sākam mums bija tikai viens klients, un ar to viss sākās, bet pēc tam vienmēr bija numur viens, kā ar jebkuru lēmumu 20 gadu griezumā jābūt globāli diversificētam, kā vienalga, kurā pusē tev notiek un kas tev notiek, tu vari to pārvarēt. Otrs ir klienti, jā, klientu risks ir pareizais, bet arī diversificēts klientu portfelis un arī produkcijas un segmenti, lai operētu dažādās vietās, jā, piedāvā dažādu produktu, un ja parādās kaut kāds cikliskums, jā, tad ar šo cikliskumu tu vari iziet cauri un pārvarēt šos riskus. Proti ir arī citi, kas skar starptautiskos, ne tikai klientus, bet starptautiskos piegādātājus, bet tas arī sevi ietver dažāds veidos, kā tu vari strādāt. Pieņemsim, jā, mēs esam liels stikla patērētājs, jā, un tad mēs iepirkam stiklu no Eiropas. Visu laiku tā darījām. Ja? Bet mēs visu laiku zinām, ka Eiropā nav pasaules gals, ja? Ir vēl cita pasaule. Ja? Un tad mums bija uz plaukta alternatīvas, kur mēs varam šo stiklu nopirkt, ja nu kas. Un pēkšņi stikls iet uz augšu, un transporta izmaksas, lai vēst no cita pasaules gala, tas jau vairāk nav problēma. Ja, un tā tev visa ekonomika principā saliekos kopā. Un tev jau ir tie varianti. Ja, un tad mēs varam šos variantus izmantot. Un tas nav vienas nakts lēmums, tas ir kaut kas bija
ietic iekšā 5-10 gadus atpakaļ un tad konsekventi pamazām iet uz priekšu. Pa lielam nav liela stresa uzņēmumā, bet tu pie tā atnāksi, kā būs tāds brīdis, kad šitais būs, jo tas ir viens no svarīgiem elementiem mūsu ražošanas procesā. Bet tas droši vien ir kas uz paplates un redzams, ja? Bet mēs varam pateikt, ka ja kaut kādā ķimiskā elementa vai kaut kāda vēl pasaulē viņš pēkšņi beidzās, un šis elements tiek izmantots tikai kaut kur, un šis elements pats par sevi maksā, nezinu, 10 eiro. Ja? Un pēkšņi pēc tam kaut kādu motoru nav saražot. Nu, es teiktu, šis ir tāds nenoteiktības risks, kas var būt jebkuram uzņēmējam, ko mēs nezinām, kā iekšā 100 000 eiro vērtā detaļā ir kaut kāds elementiņš, kurš maksā 10 eiro pašizmaksā, bet viņš ir ļoti redz un viņš ir tur un viņu nevar piegādāt nekāda veida. Ja? To supply chainu, nu, ja kāds no jums var šo kaut kāda veida iztrikot vai no sankcijām varam paņemt kaut ko labāko, kā viņi skanē visus savus piegādātojus, vai kāds to var izdarīt, ja tas to var, ja, nu, tas ir milzīgs gan biznesa potenciāls, gan palīdzību uzņēmumiem redzēt to, bet tas ir tā nenoteiktība, ar kuru mēs dzīvojam. Un tad būs jārod intensīvs risinājums kā, vai arī alternatīvas, lai būtu ko testēt. Jā, varbūt es papildināšu, tad par riskiem runājot, tika jau pieminēta diversifikācija, izmaksas, izēvielas, varbūt trūkums, retums, kas ietekmē tālāk jau visu piegādes ķēdi un tam līdzīgi. Bet tad runājot par ģeogrāfiju, šeit es varbūt minēšu tādus praktiskus piemērus gan no krāpniecības puses, ko mēs redzam, ar kuriem uzņēmumi saskārušies, gan no sankciju pārkāpuma viedokļa. Tad, ja mēs runājam par krāpšanu, tad ir jābūt ļoti uzmanīgiem izvēloties jaunus sadarbības partnerus. Viens klients saskārās ar situāciju, kur veicot iepirkumu, atlasot kompānijas nosaukums ļoti līdzīgs zināmam Vācijas uzņēmumam, savukārt pēc tam jau organizējot visu iepirkumu, summa 100 000, atnāk rēķins ir no kompānijas ar līdzīgu nosaukumu, kas reģistrēta Itālijā, Rumānijā un bankas konts Itālijā. Viņš šo rēķinu apmaksā. Un, protams, ka viņš nekādu preci nesaņēma. Un 100 000 ir vienkārši pārskaitīti krāpniekiem. Ja? Tā kā tur būtu bijis tie sarkanie karogi, ja ir šī ģeogrāfiju dažādība un varbūt arī uzmanības nepievēršana kārtīgi šai juridiskai formai, kas tas par uzņēmumu, vai tas nosaukums tiešām atbilst tam uzņēmumam, ko tu domā, ka tas ir. Tā kā izvēloties jaunu sadarbības partnerus ļoti, ļoti būtiski ir paskatīties un izveikt pilnu tādu pārbaudu, lai zinātu, no kā jūs ko pērkat. Arī vēl viena varbūt piebilde saistībā ar mākslīgo intelektu. Arī tas, ja jūs sazvanīsieties ar to uzņēmumu, viņš jums rādīs kamerā, teiksim, rūpnīcu, kur kas tiek ražots, ja, vai, teiksim, iekārts, vai kas, tas nevienmēr garantē to, ka tā ir patiesība, ko jūs redzat. Jo mākslīgam intelektam attīstoties, pasaulē ir bijuši arī tādi gadījumi, kur, piemēram, no viena Hongkongas meitas uzņēmuma Londonā bija head office, notiek konferences zvans, tiek nodota komanda pārskaitīt, nemaldos, tur bija 27 miljoni summu, un šis meitas uzņēmums, viņi arī veic pārskaitījumu, jo ekrānā jau ir Teamsā sazvans, ir visa valde, CEO un tam līdzīgi, ja. Tā kā, šis arī ir tāds moments, par ko domāt, kāda ir tā iekšējā kontrolas sistēma, kuram ir pilnvaras, vai tā ir normāla kultūra uzņēmumā, ka CEO vienkārši var piezvanīt vai uzrakstīt e-pastā, veic tādu un tādu maksājumu un tiek ekspektēts, ka darbiniekam tas ir jāizpilda, vai virs kaut kādiem sliekšņiem ir 4 acu princips, kur arī ir jāapstiprina un tam līdzīgi. Tās ir tās lietas, par kurām domāt, lai pasargātu sevi no kļūšanas par krāpnieku upuri. Savukārt vēl par ģeogrāfiju runājot, vēl pāris piemēru un tad došu vārdu tālāk. Bet par sankciju riskiem. Nevienmēr sankciju pārkāpšana ir apzināts solis no uzņēmēja puses. Sadarbojoties ar partneriem, ir īpaši tādiem, kas ir ārpus Eiropas Savienības reģistrētas kompānijas, un pat nevienmēr, ka tas ir jauns partners, bet esošs, arī jūs neapzināti varat kļūt par sankciju pārkāpēju. Nesen Apple, kas ir meitas uzņēmums īrijā reģistrēts, Apple International Distribution samaksāja gandrīz 500 000 sodu par sankciju pārkāpumu.
Viņi sadarbojās ar tādu platformu Krievijā, kas izplata viņu aplikācijas un tam līdzīgi. Nemaldos sauc OKA, kas nav sankcionēts uzņēmums. Gadiem sadarbība, bet problēma tāda, ka šo uzņēmumu iegādājās sankcionēts cits uzņēmums, un to viņi nebija piefiksējuši. Viņi turpināja veikt maksājumus šim te sadarbības partnerim. Un, protams, ka tas ir rupšs sankciju pārkāpums, jo ne tikai pats uzņēmums ir sankcionēts, bet arī, ja uzņēmums pieder sankcionētai personai vai mātes kompānija ir sankcionēta, arī tad tas ir sankciju pārkāpums, un viņiem tas izmaksā gan arī 500 000 000. Pilnīgi neapzināti. Latvijā ir bijis gadījums, ka uzņēmums importē koksni no Krievijas, kas jau ir sankciju pārkāpums dēļ preču aspekta, jo nav atļauts importēt koksni no Krievijas, sagroza dokumentus, iesaist vēl trešās puses, uztaisa schēmu, lai varētu šo te koksni tā kā noslēpt izcelsmi un tomēr importēt uz Latviju. Tas rezultējās ar to, ka uzņēmējiem kā privātpersonai ir sots, uzņēmumam ir sots un prece tiek konfiscēta. Ja. Tas varbūt nav tas ļaunākais, kas var notikt, jo ļaunākais ir, kas var notikt, nonākt cietumā, jo par to draud arī krimināla atbildība. Un nesen Latvijā bija pirmais gadījums, ka uzņēmējs tika sodīts ar 11 gadu brīvības atņemšanu par ļoti rupju sankciju pārkāpumu nacionālās drošības apdraudēšanu. Jā. Kas tika darīts? Uzņēmējs importēja Starlink tehnoloģijas no rietumiem, sapakoja šeit un tālāk sūtīja uz Krieviju. Principā Krievijas armijai, lai viņi varētu tālāk jau karot Ukrainā. Kas ir ne tikai tīri sankciju pārkāpums, bet papildus arī tās nacionālās drošības apdraudēšana. Un par to tagad ir 11 gadu cietumsods. Tā kā šīta sankciju, es teiktu, sankciju aspektam tā dimensija ir ļoti plaša un varbūt liekas, kas tad tur ir, nekas jau tāds, tur kaut kāds, teiksim, ļoti attāla varbūtība, ja, bet tomēr viņa, tad, kad viņa rezultējās, viņa var būt ļoti nepatīkama, par to vajag domāt. Jā, kas param papildinājums? Jā, es par to diversifikāciju, jo mēs un par riskiem diversificējoties un ejot jaunos tirgos, tad mēs mazliet vairāk kā 2 gadu atpakaļ nolēmām, ka mēs ejam pilnīgi pretējo virzienu. Tad mēs mēģinām iet vertikālu integrāciju un kontrolēt maksimāli visu ciklu. Kā rezultātā mēs tad noņemam no galda visus šos jautājumus, kad mēs zinām, kas ir mūsu gala klients, jo mēs esam gala klients. Un tas īstenībā atvieglo ļoti daudz, arī, teiksim, no izmaksu samazināšanas, jo tad mums nav jāiegulda nauda riska departamentos, mums nav vajadzīgi papildus juristi, mums nav tās lietas vajadzīgas. Tas, protams, ierobežo tevi kaut kādā mērā izaugsmēji un tām lietām, tavu spēju, tad, teiksim, nāk arī lejā uz ražotni. Bet katram ir jāizlemj, vai, kas ir tas tavs exits, priekš kam tu vispār to dari, vai tā ir peļņa, vai tas ir sociālais, vai kas tas ir, un kā tu gribi to darīt ilgtermiņā. Un ja tu, protams, gribi tur strauji augt un darīt, tad tu ņem vairāk riskus, vairāk tur 50 valstīs un tā tālāk, bet mēs ejam pretstatā, mēs sakam, kas ir tas mazākais risks, pie kura mēs varam būt stabili, pelnīt un kontrolēt savu, teiksim, to piegādes ķēdi jau tur pat 3 gadus uz priekšu. Tā kā izvēles vienmēr ir. Jā, bet tavi riski ir iekšā tava stratēģija un tava vēlme, kur tu gribi būt. Jā, un kur ir tava konkurētspēja, kur tu jūti un kāds ir tavs tirgus. Jā, tava gadījumā tirgus ir 1, 2, 3 varbūt valstīs, kur tu fokusēsi. Jā, tu redzi, ka tu būsi konkurētspējīgs tieši tur un tu vari to maksimizēt. Mūsu gadījumā mēs esam nišas spēlētājs, jā, par kuriem maz cilvēku zina Latvijā, jā. Maz cilvēku zina ārpus Latvijas, bet ļoti daudz zina konkrētajā nišā, kur aiztējo gan grīstā nav, ja, un mēs tur spēlējam, ja, un varam sasniegt un dabūt tirgus daļas un konkurēt pasaules valstīs. Un tāpēc mums ir tā diversifikācija strādā, jo mēs zinām, ļoti labi apzināmies savu konkurētspēju un cik tālu ar to varam aiziet, cik daudz varam apēst no konkurentā un ko jaunu varam pienest tajā tirgu. Jā, es tikai gribēju piebilst, ka vertikālā integrācija ir lieliska lieta, bet tā ir visvairāk pakļauta tirgus riskam. Teiksim, jūs faktiski to klientu risku pārnesāt uz tirgus risku. Tāpēc, kāpēc cilvēki parasti neiet vertikālā integrācijā tik ļoti, jo tad tirgus svārstības viņi ietekmē maksimāli.
Un te ir tās izvēles par vai nu ir klientu, vai tiek potenciāli pārkāpuma risks, vai ir tirgus risks. Bet vienu aspektu, ko es gribēju piebilst, ko mēs tikko runājām, ir laika faktors kā risks. Laiks kā risks. Un šo ļoti bieži izlaiž no tādas riska kalkulācijas. Un finansisti gan ļoti labi zina, jo diskontēšanas likmē viņš tur iet iekšā lieliski. bet konceptuāli to ir jāņem vērā, ka pie šīs ģeopolitiskās situācijas un ļoti lielās mainības ilgāki projekti ir daudz riskantāki nekā īstermiņa projekti. Un tas ir laiks, ir jāņem kā atsevišķs faktors mūsdienās un jāliek riska modeļos iekšā. Es piekrītu, tikai, diemžēl, nekustamā īpašuma attīstībā viss ir ilgi. Un ir vai ilgi vai ļoti ilgi. Paldies, bet tad atgriežoties pie tā jautājuma, varbūt par metodēm. Vai ir kādas labas metodas, ko jūs teiktu? Viens ir pārbaudīt, bet arī tā ir sistēmiska pārbauda, vai tas tomēr ir tāda sajūta, kad man, nezinu, varbūt kaut kas ir mainījies, vai tā ir sekošana līdzi. Dzirdējām pārāk liela ieiešana ziņās, arī varbūt nav tas labākais, bet kā tad saprast, kas ir tā metode, pēc kuras varbūt jūs varat padalīties, kas strādā, vai ir kaut kas tāds sistēmisks, vai varbūt jūs vienkārši esat sapratuši, ka tas tā nav rakstīts mācību grāmatā, bet tas reāli strādā. Ja jūs tam pievēršat uzmanību, jūs iegūstat labāku veidu, kā monitorēt vai saprast šos riskus. Mūsu gadījumā tev ir tas ieņemtais kurss, un tas projekts iet tik ilgi, ka tev tas kurss ir jānotur. Un tas jautājums ir, vai tu ieņemot to kursu, esi pietiekami labi paredzējis un pietiekami ielicis lielu māržu, teiksim tā, lai tu varētu visus tos riskus pa ceļam apēst. Un ja nē, tad tā ir ļoti liela problēma. Tā kalkulācija var faktiski. Faktiski tava spēja rēķināt, jā. Diskontēt. Kādas vēl metodas jūs teiktu? Vēl var pieminēt vienu no metodēm, kā strādāt tādā ļoti, ļoti augstā nenoteiktībā, ir būt gataviem nākotnes faktiski trendiem. Un kā to dara? To pēc idejas tu definē spēju kopumu, kas tev ir nepieciešams, un skaties, kā katrā šajā spējā attīstās galvenie pasaules trendi. Tev nevajag tur precīzi zināt, kas tur notiks, bet tev vajag saprast, kas aug, kas neaug, kas samazinās. Un priekš savu biznesu konkrētā tu esi nodefinējis šo spēju kopumu un visu laiku seko trendiem. Tas ļoti sistematizē to pieeju informācijas atlasē. Piemēram, mums ļoti svarīgi ir tehnoloģija attīstība, tur konkrēti tehnoloģija attīstība vai zinātnisko virzienu attīstību. Un ko mēs regulāri vācam informāciju, kas tur notiek un vai tas ietekmē, neietekmē, kā ietekmē. Un vai mūsu spējas atbilst tam, kā attīstās visu šā globālā tendence. Un faktiski tas nozīmē to, ka pat jebkas tas notiks, mēs būsim tam gatavi, jo mūsu spējas ir atbilstošās. Tā ir vēl viena pieeja, kā to darīt. Paldies. Jā, man liekas, ka viena lieta bez otras nevar iztikt. Respektīvi, sistemātiskām kontrolēm ir jābūt un sistemātiskai pieejai, bet tas nestrādās, ja nebūs risku kultūras. Un man liekas, ir ļoti svarīgi, ka uzņēmumā ir šī risku apzināšanās kultūra. Cilvēki var brīvi par to runāt, ka problēmas netiek apslēptas. Man ļoti patīk, kā šeit bija jautājums par to, vai valde uzzina par to, ja notiek kāda problēma uzņēmumā. Ja uzņēmumā ir tāda baiļu kultūra un darbinieks jūtās, ka viņš tiks nosodīts paceļot kādas jautājumus, skaidrs, ka viņš nestāstīs un neies par to runāt. Bet gal beigās tas var būt sniega bumbas efekts. Līdz ar to šī uzņēmumu risku apzināšanās kultūra, man liekas, ir ļoti svarīga. Arī no tā viedokļa, ja tiek pacelts kāds jautājums valdē, jautājums vai valdē ir izpratne, teiksim, un vai ir spēja saprast, ko tas nozīmē, ja? Jo savādāk jau nevar pieņemt lēmumus. Un, es domāju, tā ir tāda apzināta risku kultūra, un otrs, protams, ka sistemātiskās kontrolas. Un es domāju, viens bez otra nestrādā, un šeit varbūt mazs piemērs, jau atkal no pieredzes, ar ko klienti ir saskārušies. Nesen viens uzņēmums kļuva par krāpnieku upuri. Kāpēc? Tāpēc, ka grāmatvede bija samanipulēta, viņi bija pārskaitījusi visus savus līdzekļus krāpniekam un izstāstījusi to, ka viņi ir grāmatvedi tādā un tādā uzņēmumā, un tad attiecīgi krāpnieks viņu savaņģoja, lai viņi arī veic maksājumus no uzņēmuma. Uzņēmumam bija ieviests 4 acu princips, kas ir ļoti labi, respektīvi maksājumi bija jāapstiprina arī uzņēmuma vadītājiem,
Bet kas notika? Grāmatvedis skaitīja naudu 11. vakarā, aiziet uz apstiprināšanu vadītājam. Vadītājs pajautā, kas tas ir, kāpēc tik vēlu? Es tur pa dienu nepaspēju izdarīt. Un tas ir viss, un vadītājs vienkārši visu sastiprina, nauda tiek pārskaitīta. Tāpēc it kā sistemātiskā kontrola ir, bet nepietiekami tiek pievērst uzmanību varbūt kaut kādiem sarkaniem karodziņiem. Ja runa par metodēm, tad šeit es droši vien mēģināšu tā apkopot. Tur ir labi, lai būtu rule of thumb, ja, tā kā ikšķa princips, bet vēl labāk, ja ir 3 ikšķi. Ja. Un tātad pirmais ir, visiem ir tur riska matricās, es ceru, ka ir riska matricās, ja. Bet tāds lielākoties viņi ir 2 dimensiju. Ja, kā cik daudz, ja, un cik liela ir varbūtība. Bet tad ir vēl forši pievienot 3. dimensiju, cik ātri šis risks ietekmēs jūsu uzņēmumu. Jeb cik ātri jums būs jārīkojas, ja šis risks iestājas, ja, un attiecīgi preventīvi kaut ko, jau ne preventīvi, jau proaktīvi kaut ko sāk darīt, ja, lai mazinātu šo riska jau ietekmi. Tad otra lieta, un, protams, to visu sarakstīt, uztaisīt evaluation, ja, salīdzināt un tad izlemt. 3. lieta ir, kad jums šis pirmais solis ir izdarīts, cauršūt savu stratēģiju un darbības tālāk uzņēmuma iekšā, ja, kas iet no augšās uz leju un tad atpakaļ atgriezniskā virzienā. Ja, lai tās būtu caur cilvēkiem, caur budžetiem, caur to cilvēki, ka cilvēki apzinās, ka viņam tas ir jādara, kāpēc, jo tas ir iekšā stratēģija, un tas nav piesaistīts pie tikai stratēģija ir apkārt riskiem, bet kā konkrēti šīs sadaļas ir daļa no stratēģijas, kuras var būt diversifikācija, kā viens no instrumentiem, varbūt vertikāla integrācija, kā viens no instrumentiem, ja, un tā cik garš paradīsies tur tirgus riski un vispārējais. Ja, bet ja tas ir cauršūts, tad tad cilvēks darbinieks, kurš strādā, nezinu, man ražotne un sēž tur, taisa kaut kādu manuālu darbu visu dienu, ja, viņš zina, ka sadauzot šo stiklu, uzņēmumam būs ziepes, ja, vai ja šis stikls būs saskrapēts, ja, un tas risks aiziet tur pie klienta, ka mums kvalitāte ir numur 1. Šo nevar atļaut. Viss, punkts. Ja. Un tas ir viņu pārziņā, ka viņš menedžē šo risku un var ietekmēt. Un tad katram cilvēkam galvā sēdēs, kādi viņu riski un kā viņš var rīkoties un kā viņš var atrast iespējas zem šiem riskiem. Tas ir 2. Un 3. lieta ir tāda vairāk jau praktiska lieta, arī ir tā 3 līmeņu aizsardzība, ja, kur pirmais līmenis ir valda padome, ja, kas principā pārvaldā šos riskus. Tad setapot 2. līniju, kuras ir risk and compliance, ja, tas, kas būs atbildīgs par to visam vadlīnēm, frameworku, sekošanu līdzi, rakstīšanu, dokumentiem un pārējais atļauju uzņēmumu iekšēnē. Un 3. protams, ir cilvēks, kurš pārbaudīs 2 iepriekšējos, ja, vai viņi strādā atbilstoši. Ja, un tad šis veidos tādu labu mugurkaulu, ja, no tiem 3 sastāvdaļām, lai varbūt pieiet vairāk strukturēti, konsekventi, ja, un apzināti pie tā, kas sagaida. Protams, tās konstantu pārmaiņu laiks ievesi savas korekcijas, jaunu to jautājumu, cik bieži to darīt. Es teiktu, ka proaktīvi jāieskatās un jāpapildinā. Tas ir, es domāju, šobrīd mēs skatāmies uz tādu laika posmu, es teiktu, 3 mēneši līdz pusgadam. Jā, gads tas jau ne par ko. Bet, kā sākotnēji prezentātē runāja, ka ja notiek kaut kāds krīzes lietas, kas konkrēti saistīta ar jūsu uzņēmumu, ja kaut kas notiek, tad tur jums jābūt gandrīz, kā Māris teica, katru dienu vai katru nedēļu kaut kāda update, jo principā šis risks jau iestājas, jau tagad ir pa vēlu, ja, tur degviela ir plus 30%, ja, un aiziet, kā tas ietekmē tur visus loģistikas uzņēmums, transportu, un tas ir pirmais. Un tālāk, protams, ir ķēdīte, kad ir jāizslēdzās un jāskatās, kā jūs šo visu varat ietekmēt. Es tikai gribēju piebilst vienu lietu.
Es domāju, ja mēs ļoti praktiski, jūs tikko labi izstāstījāt to praktisko piemēru, vēl viens tāds praktisks piemērs, ko droši vien, es domāju, jūs jau izmantojat, bet, tāpēc varbūt atkārtošu, ir tā, ka jums katru dienu vai katru nedēļu uz galda nonāk, teiksim, kaut kādi jautājumi loks, kas valdei padomē jālemj, vai jālemj ir konkrētiem vadītājiem. Un tad viens no tiem jautājumiem, kas būtu jāizskata, ir, vai iekļaut šo jautājumu risku reģistrā. Un tas ir vēl viena tāda vienkārši tāda, tradicionāla metode, kur sakat, šis jautājums ir par nopietnu, viņš būtu jāiekļauj reģistrā, lai mēs viņu sāktu monitorēt pēc citiem principiem. Un šī ir tāda metode, ko droši vien vajadzētu katrā tajā uzņēmumā pieņemt lēmumu, vai mēs tādu izmantojam vai neizmantojam. Tieši šo veidu, kā šie signāli nonāk līdz formalizētam risku reģistram. Jā, mēs dzirdējām iepriekš arī par to, un tagad varbūt pārējot arī viens ir šī aizsardzība, teiksim, riski biznesa nepārtrauktībai un uzņēmuma pastāvēšanai attīstībai, bet ja mēs domājam par tādu lielāku izaugsmes stāstu, dzirdējām, ka ir vērts eksperimentēt, protams, risku robežās, ir vērts darīt jaunas lietas, bet kā jūs skatāties un kā jūs vērtētu, pieņemsim, vai arī tāds pārmaiņu laiks ir labs laiks lielākām investīcijām, tāds likt lielākus resursus jaunos projektos, varbūt likt arī pētniecībā, un cik daudz, tad censties tur panākt, ko. Kā jau es minēju, tad mēs uz izaugsmi vajag neejam. Tas ir tāds proaktīvs lēmums, kad mēs esam stabili, nevis mēs mēģinām lekt sev pāri visu laiku. Jo, kā mēs visi zinām, izaugsme ir viens no lielākiem iemesliem, kāpēc nomirst. Ne cilvēks, bet uzņēmums. Un līdz ar ko mēs vairāk skatāmies kaut kādu resursu alocēt tieši tehnoloģiskā uzlabojumā. Bet tas atkal nebūs kaut kāds tur milzīga investīcija vai kas, bet vairāk cilvēku kapitāls, vairāk mūsu gadījumā inženieru kapitāls, viņa idejas, viņa domas, un ko mēs varam reāli ikdienā izmantot, lai faktiski iet atpakaļ uz to, ka mēs gribam samazināt patērēto laiku ražošanas procesā un samazināt izmaksas, kas tad veido mūsu to lielāku maržu. Bet šīs inovācijas, tad, pēc būtības jūs neskatāties, kad, ja izdosies, iespējams, tas būs kaut kas uz attīstību mērogoši un lielāk. Nē, tas viss ir marģināls, tas viss ir, faktiski mēs skatāmies, kur mēs katru stundu varam ietaupīt, lai mēs būtu efektīvāki. Jā. Roman, kā jums? Man nāk smaids uz sevis, jo es domāju, labi, tur pēdējos gados mums ir konstanta nenoteiktība. Mēs runājam par riskiem, viņiem vēl vairāk ar katru gadu nāk. Ja. Pretēji bankas pārstāvji var droši vien apstiprināt. Nauda bankas kontos ar katru gadu pieaug. Ja, un tad mēs katru gadu baidamies investēt, lai iet uz priekšu inovācijas, tehnoloģijas, citas lietas. Ja. Būs labāks brīdis. Ja. Labāk brīži nebūs. Ja, ir jāpieņem lēmumu, un jāiet un jāapzinās savu risku apetīti, vai mēs esam gatavi vai ne. Un tad ir jāvirzās, lai radītu pievienot vērtību. Ja. Mūsu gadījumā tas ir produkta izstrāde, pētniecība un R&D ir mūsu viens no pamatiem, no kuriem mēs esam radījušies. Ja. Ir noteikti tirgus radītāji, kuru mēs varam teikt, kā līdzīgi uzņēmumi, kuri nodarbojas ar augstās pievienotas vērtības produktiem, cik daudz viņi terē, mēs atvēlam no 3 līdz 7% gada, tad mums ir šis pamats, kur mēs varam vienu gadu vairāk, citu gadu mazāk no apgrozījuma, bet tas ir tas, ko mēs novadam pētniecību, lai pēc tam dabūtu labāku kvalitāti, labāku produktu, turēt savu konkurētspēju, un tas arī ir viena no stratēģiem, ka tu konstanti investē. Parādās riski, labi, investēsim papildus riskus. Tehnoloģiskie riski aspekti vai kaut kādi risinājumi. Ja. Mēs zinām, gadu desmitiem mums ir, ka mums Latvijā ir cilvēku kapitāla problēmas, tā kā mums cilvēku kļūst mazāk, nodarbinātības radītāji paaugstinās, daļa matemātikas. Ja. Viens dalīts ar otru, ir kaut kāds rezultāts. Ja. Mēs zinām, ja viens cipars mainās, otrs nemainās, tad radītājs uzlabojas. Ja, mums darbinieku daudzums īstenībā baigi daudz nemainās, bet tā bāze mainās attiecīgi. Nodarbinātība kļūst lielāka, bezdarbs līmenis kļūst mazāks. Ja, ļoti vienkārši demografijas pēc. Un neinvestēt šodien
jaunais iekartas vai kaut kāds lietas, kas man palīdz to cilvēku resursu efektivizēt, optimizēt un nākotnē būt pārākām, tas nozīmē šauju sev kājā. Ja? Vienalga no kādiem tur tirgus apstākļiem, agri vai vēlu tas notiksies, ar to ir jāiet. Droši vien atbildēt uz jūsu jautājumu, jā, tas ir tas lietas, ko mēs darām. Mēs investējam, mēs pieturamies pie ļoti skaidrām mūsuprāt lietām, kas ir aprēķināts, izrēķināts, izvērt ārā no mūsu riskiem un stratēģijas. Ar to ir jāiet uz priekšu kāda veida, ar kādiem resursiem, kas mums palīdzēs, vai kā visu to sastrukturizēt un nodrošināt, ka mums viss ir kārtībā. Ar bankam, ar partneriem, ar cilvēkiem darbā. Tie visi ir iesaistīts personas, ar kuriem mums ir jāsadarbojas, bet, lai pārādītu, kā mēs to darījām iepriekš bija ļoti daudz dažādu lietu, kas ir notikuši, jā, mēs viņam tikam cauri, un tā kur mums ceļš turpinās, jā, un mēs turpināsim to darīt. Tāpēc es teiktu, ka kad ir pareizais brīdis, kad jūs esat pārliecināts, ka tas dos jums konkurētspēju, dos jums stabilitāti, izaugsmi vai to risku mazināšanu nākotnē. Jā, varbūt papildinot, es domāju arī, protams, var runāt par to, ka nenoteiktība, kas šobrīd valda visa ģeopolitika un ir pamats būt piesardzīgiem investīcijās un varbūt to nedarīt un attīstību iepauzēt. Tā var būt viena versija. Bet tad, ja padomā, kādas tam būs sekas, ja, teiksim, tas jau nenozīmē, ka uzņēmums tad apstāsies tajā statusā, kādā viņš ir. Visdrīzāk tas nozīmē, ka būs kāpšanās uz atpakaļ, jo visdrīzāk, ka klientu vajadzības tomēr turpina augt, tirgus vajadzības turpina mainīties, un ja uzņēmums nav spējīgs attīstīties un nodrošināt šo te konkurētspēju un savu vietu tirgu, tas nozīmē, ka tirgus daļas tiks zaudētas, klientu bāze tiks zaudēta un tam līdzīgi. Līdz ar to es domāju, ka tas ir, protams, ka var izvēlēties, teiksim, šādu virzienu, bet tad ir jārēķinās ar sekām, un tam ir jābūt tad apzinātam lēmumam. Mēs, teiksim, kā banka, mēs turpinam attīstīties, mēs turpinam ieguldīt inovācijās, tāpat arī mākslīgajā intelektā, darbinieku attīstībā un tam līdzīgi, jo mēs tā citu opciju īsti neredzam. Mēs redzam sevi ilgstoši šajā tirgū, mēs gribam turpināt būt arī tirgus līderi un viena no novērtētākajām bankām. Un līdz ar to tā nav opcija neinvestēt, jo klientu vajadzības mainās, pieaug, tehnoloģijas attīstās, un līdz ar to arī mēs gribam attīstīties un nodrošināt labu servisu un pakalpojumus saviem klientiem. Tā kā jā, mēs turpinam investēt. Jā, Gundar. Paldies. Ir divi tādi, ko es varētu minēt, tos tikko minēta apkopojot, ko jūs teicāt, tādi riski. Pirmais ir faktiski slikts riska vadības modelis, ir vēl lielāks risks. Jo tas noved pie tā, ka mēs nedaram neko. Bet otrs, kas man liekas ir tomēr jāpiemina, ko es arī daļai minējāt, biznesa modelis ar zemu pievienoto vērtību ir mūsdienās, es domāju, milzīgs risks, jo viņš neļauj tev investēt attīstībā. Un pasaule mainās tik strauji uz priekšu, ka ja tev biznesa modelis ir tāds, ka tu faktiski mēģini knapi izdarīt to, ko tu dari ikdienā, tad faktiski nākotnes tam biznesam ir ļoti, ļoti riskanta nākotne, zinot tos izaicinājumus, kas mums būs jebkurā gadījumā. Tev saka, no margin of error, ja tev nav nekādas kļūdas iespējas tevā modelī nav, tad ir tā kā Rail Balticam. Ja? Tu zini, ka jāhedžē degvielas cenas, tu to nedari, tāpēc, ka tev nav kļūdas robežas vairāk. Viss jau ir izsmēlis, viss jau ir visos iespējamos veidos, teiksim tā, ieķilāts. Un kā rezultātā mēs nonākam pie situācijas, ka teiksim tā, tas konkrētais modelis viņš bija neatbilstošs realitātēm, kādās mēs dzīvojam. Es domāju, tas ir milzīgs risks katram uzņēmumam. Līdz ar to tas svarīgākais būtu saprast, kā mēs palielinām pievienoto vērtību mūsu biznesa modelī, lai būtu gatavi tām nākotnes izaicinājumiem.
Jā, un te jau mēs virzamies uz tādu noslēgumu, bet ja jums būtu jāiesaka katram, kā jūs uzskatāt, kas ir noteikti jāizdara šodien, lai tad būtu šī te labi pārvaldītā gan risku, gan citu faktoru iespēja arī, kas dod uzņēmumam iespēju augt un attīstīties vai iet to ceļu, ko tas ir izlēmis, bet kas ir jādara šodien, lai nezaudētu to rītdienas konkurētspēju? Viena lieta, kas jūsuprāt svarīgākā. Vertikālā integrācija. Bet, nu jā, viena lieta nebūs, es domāju, tas tāds ļoti interesants jautājums ir. Lielāka kontrole, mazāks izmaksas. Tā universāla formula, jā. Nē, es tiešām domāju, ka atkārtošos jādomā par biznesa modeli ar augstu pievienoto vērtību katrā solī. Un tad ir tas otrs, ka ir tā diversifikācija, bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, faktiski tu sadali tos riskus, bet tu viņus vadi citādi, kā tev vienmēr ir šīs izvēles brīvības, par ko es teicu. Bet, protams, tajās brīvībās tu visu laiku fokusējies uz labāku alternatīvu. Sliktākais, ja tev nav alternatīvas, kura fokusēties. Un to nedrīkst pieļaut, ja mēs gudri vadam riskus. Bet varbūt es paprecizēšu, ko tas nozīmē konkrēti darīt? Tas nozīmē apsēsties un veikt analīzi, vai kas ir šī darbība, ko veikt? Tā darbība ir ļoti faktiski vienkārši. Tu apsēdies un tiešām skaties, kura situācija man var ievest strupceļā. Nepieļaut, ka tu jebkurā brīdī esi situācijā, ka tev nav izvēļu. Un, daudz klienti, kas te tik pieminēti, tas ir viens no ceļiem. Mums nav nekad viens dominējušais klients, kas pasaka, ja viņa nav. Mums nav viens piegādātājs. Mums nav viens finansētājs. Mums nav pēdējais, teiksim tā, mums ir salikti dažādi, teiksim, vertikāla integrācija, tas bija otrs piemērs. Mums vertikālā integrācijā mums tomēr ir alternatīvas gadījumi, varianti, ja kaut kas notiek. Teiksim, šādā iziet cauri savam biznesam, pastīties, vai nav tā, ka kaut kas var ietekmēt mūs vairāk, nekā mēs esam gatavi to risku uzņemties. Bet pēdējais, tas pozitīvā ziņa ir, ja nebūtu riska, biznesa īstenībā nebūtu. Jo teiksim, risks ir jūsu spēja, uzņēmēju spēja strādāt ar risku, ir tā prēmija, kāpēc jūs pelnat naudu. Paldies. Jā, es domāju, ļoti grūti nosaukt vienu lietu. Un protams, kas būtu jādara, droši vien ir ļoti daudz dažādas lietas, ko darīt. Bet varbūt tā pakāpjoties atpakaļ, es nosauku divas lietas, jo skaidrs, ka mūsdienās ir jādomā gan par inovācijām, gan par risku pārvaldību. Es domāju, tur ir ļoti svarīga šī uzņēmuma kultūra, arī uzstādījumi, ka abi virzieni ir svarīgi, jo inovācijas tikai bez risku apzināšanās un pārvaldības. Tas var būt ļoti īstermiņa ceļš un savukārt pārāk liels fokus uz riskiem. Tas var nokaut uzņēmumu, tāpēc, ka varbūt tad vairs nebūs inovācijas vai drosmes inovēt. Es domāju, šīs te abas lietas proporcionāli balansētas, tās ir tās, par kurām jādomā. Bet arī varbūt mazliet precizējot, ko nozīmē, teiksim, ar ko sākt šo kultūru veidot. Tas izklausās ļoti labi un skaidrs, ka tam ir jābūt, bet ko darīt? Es domāju, ir divas lietas. Viens ir droši vien par inovācijām domājot, tad tur ir gan vadības uzstādījumi, gan apmācības darbiniekiem, gan varbūt kaut kādas, teiksim, radošās darbnīcas. Ja ir daudz aktivitātes, ko uzņēmumā var veidot, kultivējot šo inovāciju kultūru. Mums, teiksim, pašiem arī pāris gadus atpakaļ bija tāds AI hackathons, kur darbinieki visas dienas garumā strādāja ar AI jautājumiem un paši jau taisīja kaut kādus jau prototipus, modeļus un tam līdzīgi, kas ir ļoti praktiska aktivitāte. Tā kā ir daudz dažādas aktivitātes, ko uzņēmums iekšienē var veidot, veicinot šo te inovāciju kultūru. Par riskiem runājot, tad, man liekas, ir ļoti svarīgi sākt valdei ar sevi. Tā kā būt atvērtiem vispār runāt par riskiem un būt gataviem investēt risku pārvaldībā un mazināšanā. Un arī nesodīt darbiniekus par to, ja viņi nāk un runā par kļūdām vai par kaut kādām lietām, kas ir notikuši. Tā kā riska pārvaldībā, es teiktu, papildus sistemātika ir šī riska kultūra. Roman? Jā, man liekas, es jau atbildēju kaut kur mūsu diskusijas vidū par šo, par to 3X principu, bet varbūt viena no lietām papildināt
pamēģināt pareflektēt, kāds risks jums bija iespējas, kā jūs rīkojaties, un novērtēt, vai tādu pašnovērtējumu arī valdes padomas līmenī. Kā tas gāja, tas bija super labi, ja mums viss veicās, un tad mēs principā visu pārējo zinām, mums viss iet, tad turpinam praktizēties, ja? Vai nu simulējam riskus, vai nu skatāmies, ja kāds iztenojas, tad piesekojam līdzi, vai reāli viss notiek tā, kā vajag. Vai arī otrādāk, ja viss bija neīpaši labi, nu tad aiziet atpakaļ un paskatīties uz visam tām sastāvdaļām, kas ir mums uz papīra, kā notiek realitāte, kā uz to skatās valde padomē, vai tas ir caur stratēģiju līdz darbiniekiem. Ja? Un tad galu jūs atnāksiet pie konkrētam aktivitātam, pieņemsim hackathons, vēl. Tas ir entās aktivitātes, kuras jums veidos to kopbildi visu garumā. Viena aktivitāte nepalīdzēs jums izveidot ne riska kultūru, neko. Tas ir kaut kas izņemts ārā no kontekstā, ieblēs, kieksīts saliks un dzīve ir labā un mans KPIs varbūt ir izpildīts, bet vai tas būs tiešām pievienota vērtība uzņēmumu un tā forša lieta uz priekšu, kam man nebūs risku, man būs rezultāti un viss darbosies kā pulkstenis, atbilde ir nē. Ja tas ir konsekvents darbības un daudzi cilvēki ir iesaistīti un regulāri, ja mēs regulāri tīram zobus, nu, tad droši vien viņam būs kārtībā pēc daudziem gadiem. Līdzīgi ir ar biznesu. Jā, tas, kas arī šodien izskan, droši vien tur ir divas tās perspektīvas. Ir tā ilgtermiņa, lai būtu šis redzējums un šie sistemātiskie risinājumi un principi, bet lai arī mums nebūtu šis plāns, kurš varbūt ir nepilnīgs, mēs pat nezinām, ka viņš tāds ir, bet mums ir pārliecība, ka mēs visu daram pareizi. Līdz ar to noteikti arī šīm te aktivitātēm ir jēga sākt un darīt un neturēt uz papīra pie tā, ka mēs zinām, bet varbūt ne tik daudz mēs izdaram. Mums ir iespēja uzdot vēl kādu jautājumu, varbūt klātesošie. Man ir, protams, vēl jautājumi, bet ejot laikam uz beigām, vai kāds vēlas izmantot iespēju pajautāt? Vai šobrīd? Jā. Tad mēs vienkārši varbūt tā apkopojot to visu, par ko mēs šobrīd runājām, man izkristalizējās, ka, protams, šīs stratēģijas ir vairākas un nekad jau nav bijis tāds viens pareizais un vieglais ceļš, kā mēs varam saprast gan informācijas vākšanu, gan stratēģiju rakstīšanu, gan pēc tam šos aktivitāšu plānus un tā visa ieviešana dzīvē. Tā ir tāda mozīka, kas sastāv no daudziem gabaliņiem. Protams, valdes arī atbildība primāri ir redzēt šo lielo bildi, zīmēt šo stratēģiju, bet man šķiet caur piemēriem mēs ieraugam arī, kur šī stratēģija nestrādā, vai varbūt kas ir tās lietas, kas ir jādara vairāk vai mazāk, lai tad sasniegtu šos savus mērķus. Man vēl šķiet arī ļoti būtiski, ka mēs dalāmies pieredzē, mācamies viens no otru un arī tādā veidā ieraugam gan šīs risks, gan iespējas uzņēmumiem attīstīties. Paldies visiem par dalību.